pāriem. Šeit no labās uz kreiso attiecīgi 1., 2., 3., 4. starta ceļš. Tājevs, kā minēju, startē Zaļonogūras klubā Palovaš, vienā no Polijas ekstralīgas spēcīgākajām komandām, un Peters Kildemans. Viņš starp citu nākamajā Grand Prix posmā 4. jūlijā Kārdifā startēs Jaroslava Hampela vietā. Hampela guvis traumu, un Kildemans kā pirmais rezervis piedalīsies Grand Prix posmā Lielbritānijas lielās balvas izcīņā. Ļoti labi, Ķās Podžuks aizbrauc no starta, pagaidām viņš ir 2., bet viņš būs 1. Ķās Podžuks ir šā brauciena līderis. Ļoti labs sākums šajā braucienā Ķāstam Podžukam. Ieņem viņš īsto trajektoriju un ir šā brauciena priekšgalā. Lielisks sākums, Laktājevs 2. pozīcijā, 3. Kildemans un 4. Linus Sundstrēms. Nu, jāmēģina noturēt pirmo vietu Ķāstam Podžukam, viņš vēl atskatās. Pēdējais aplis, ojajajajajai! Kritiens un brauciens tiks apturēts, diemžēl, bet ko lems tiesnesis? Jā, tur Kildemans un Sundstrēms, manuprāt, Kildemanta vainas dēļ notika šis kritiens, mēs redzam arī dāņu motobraucēju. Jā, lielisks brauciens bija Ķāstam Podžukam. Ja būs atkārtojums, tad, protams, bez Kildemanta piedalīšanās, jo viņa vainas dēļ notika kritiens. Spīdvejā tā, diemžēl, gadās. Ķāstam nāksies mēģināt atkārtot kaut ko līdzīgu. Ja tas būtu noticis jau pēdējā aplī, tad tiktu ieskaitīti rezultāti pēc tā brīža situācijas. Jā, Kildemans ir vainīgs. Kildemans ir vainīgs šajā epizodē. Viņš uztriecās uz aizmugurējā riteņa Aleksandram Loktājevam, piedzīvoja kritienu un pēc tam, kā mēs teikt, parāva sev līdzi arī Linusu Sundstrēmu. Un uz Zviedram viss kārtībā, bet Dānim sniedz šeit dakteri palīdzību, arī ātrā palīdzība mototrekā. Cerēsim, ka nekas nopietnas nebūs. Petram Kildemanam noticis, un viņš varēs sacensības turpināt. Jā, viņš arī pats, acīm redzot, piecelsies, neliels šoks. Cerēsim, ka viss būs labi. Cerēsim, ka viss būs labi. Tas ir Linus Sundstrēms. Viņš ir cietējis arī šai epizodē, bet viņš piedalīsies atkārtotā 3. brauciena startā, atšķirībā no Petera Kildemanda. Šo sacensību galvenais tiesnesis ir Mika Laukanens, pazīstamā somu spīdvejista, Somijas spīdveja 1. numura savulaik Kaja Laukanena vecākais brālis. Protams, ka sacensību dakteris pieņems galīgo lēmumu. Uz nākamo braucienu tas neattiecas, tajā Kildemans tik un tā nedrīkst piedalīties, bet tālāk, vai viņš drīkstēs piedalīties sacensībās. Ja sacensību ārsts pasaka nē, tad galvenais tiesnesis viņu klausa. Skatāmies vēlreiz braucienu sākumu, teicams starts Ķāstam Podžukam, pa ārmalu aizbrauc garām viņš Aleksandram Loktājevam. Viss kārtībā, Peters Kildemans ir piecēlies, bet vai viņš varēs braukt, grūti pateikt. Jā, pārliecinošā vadībā bija Ķāsts Podžuks, žēl, protams, ka tika apturēts brauciens, sarūktinājums noteikti Ķāstam. Tiesnesis ieskaita rezultātus. Bija sācies pēdējais aplis. Tiesnesis ieskaita rezultātus, tātad 2 punkti Loktājevam, 1 Sundstrēmam, 3 Podžukam. Nebūs pārbrauciena, nebūs atkārtota brauciena. Pareizi.
Jo bija sācies jau pēdējais aplis. Tas notika 4. apļa sākumā. Tas nozīmē, ka Ķestam Požakam pelnīti 3 punkti. Patiešām tas būtu ļoti netaisnīgi. Vēlreiz likt braukt jau praktiski uzvarētā braucienā. Tātad 2 punkti Laktai.